Greta. Greta Thunberga, diemžēl, mums visiem atkal kļūst populāra, jo viņa cenšas pierādīt pasaulē, ka imigranti patiešām ir labākā lieta. Un tomēr, diemžēl, mēs esam atraduši kādu video ierakstu, kurā viņa izskatās ļoti, ļoti nērti tieši šo pašu cilvēku tuvumā. Es domāju, pārsteigums mazā baltā meitene nav gluži drošībā to cilvēku rokās, kurus viņa, kā apgalvo, tik ļoti mīl. Bet patiesībā arī visa Zviedrija nav drošībā. Tātad paskatīsimies, kas notiek. Ak, Dievs! Labi, tātad lūk, kas notika Zviedrijā pagājušajā gadā. Zviedrijā 16 gadus veca meitene devās mājās no darba, kad viņa tika... Tomēr noziedznieks, atzīts bēglis, netika izraidīts, jo noziegums netika uzskatīts par pietiekami nopietnu, lai sasniegtu augsto slieksni, ko nosaka bēgļu konvencija. Viņas gadījums ir dziļi aizkustinājis daudzus. Un fakts, ka noziedznieki netiek deportēti, ir nodevība pret visiem nozieguma upuriem. Kā Zviedrijas migrācijas ministrs, kā 2 meitu tēvs, es nevaru aizstāvēt sistēmas, kas noziedznieku tiesības liek augstāk par upuru un likumpaklausīgu migrantu tiesībām. Es domāju, tas ir diezgan pašsaprotami, vai ne? Godīgi sakot, mani katru reizi pārsteidz, ka tas nav pašsaprotami. Tātad viņi neizsūtīja cilvēku, kurš bija izdarījis izvarošanu. Un tā šī meitene. Nē, atkal. Cilvēku priekšstats par Zviedriju kā progresīvu valsti, kuru vada solidaritāte un humānas vērtības, jau sen ir novecojis. Paldies Dievam! Un mums steidzami jārunā par dažām lietām, kas šeit notiek, un jāizdara maksimāls spiediens. Zviedrijā cilvēki, kuri šeit ieradās kā bērni, tagad arvien biežāk tiek deportēti bez savām ģimenēm uz valstīm, ar kurām viņiem nav nekādas saiknes un kuras viņiem ir ļoti nedrošas. Es domāju, ka risinājums ir tāds, ka mums vajadzētu viņus deportēt kopā ar ģimeni. Es domāju, ka tas ir labs arguments, ko viņi izceļ. Manuprāt, loģiski būtu sūtīt ģimeni kopā ar viņiem. Un šie jaunie cilvēki. Jā, tā ir. Kāpēc gan nesūtīt visus trakos kopā apvienojot? Tā, nevis tikai atsevišķus cilvēkus. Tas arī darbotos. Cilvēki neko sliktu nav izdarījuši. Es brīnos, vai meitenes, kuras tika izvarotas, izdarīja kaut ko nepareizi. Tas ir jautājums. Un tas notiek, ņemot vērā, ka Zviedrija kļūst arvien naidīgāka un rasistiskāka, tāpat kā tik daudz citas pasaules daļas. Un Zviedrijas valdība tagad pat ved sarunas ar Taliban, lai atvieglotu deportācijas. Lieliski. Tātad viņi viņus pieņems. Brīnišķīgi. Jā, labi. Un šos. Es domāju, labi, ko tu mēģini pateikt? Ir problēma, ka Zviedrija ved sarunas ar Talibanu. Kā būtu ar to, ka problēma ir tā, ka Zviedrija ieved Talibanu? Ja mēs domājam, ka Taliban ir bīstams mūsu sabiedrībai tādēļ, ko tas nodara cilvēkiem, tad varbūt cilvēkiem, kuriem ir tādi paši uzskati kā Taliban, nevajadzētu nākt tavā sabiedrībā, Greta. Es domāju, sauc mani par ģēniju. Es zinu, to ir grūti aptvert. Starp citu, laipni lūgti pushback. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu. Nežēlīgās pusauģu deportācijas Zviedrijā ir izraisījušas lielu sašutumu pretēji cilvēcīgajām izvarošanām. Tiesības meklēt patvērumu ir pamata cilvēktiesības, un tās nedrīkst ierobežot. Protams, ka vari. Vienkārši atbrīvojies no tā. Ko tu ar to domā? Tu vari viegli to vienkārši izslēgt. Kurš nolēma, ka to nevar ierobežot? Tas ir tiešs rezultāts stingrākai migrācijas politikai un naidīgai retorikai. Un migranti jau sen ir cīnījušies pret un brīdinājuši par attīstību, kurā mēs esam normalizējuši tīru dehumanizāciju. Es domāju, atkal šeit viņi vienkārši runā pilnīgas muļķības par to, kā mēs dehumanizējam. Ļoti vienkārši matemātika. Izturies cilvēcīgāk pret savas sabiedrības cilvēkiem nekā pret citiem, lai tavējie paliktu drošībā. Kad tavas meitenes tiek izvarotas, tad tā ir lielāka problēma nekā rūpes par vīriešiem, kuri nāk, lai izvarotu. Ļoti vienkārši, ļoti saprotami. Bet atkal atgādinājums. Pēc mirkļa mēs skatīsimies video ar Grētu kopā ar tiem pašiem vīriešiem, kurus viņa apgalvo, ka aizstāv. Un jūs redzēsiet, ka kamēr viņa šeit izplata šo pretīgo muļķību, kas ietekmē un kaitē citām viņas vecuma meitenēm viņas kopienās un valstī, viņa pati neapzinās, ka tas patiesībā var kaitēt arī viņai pašai. Jūs nevarat izvēlēties, kuras cilvēktiesības ievērot un kuras nē. Protams, ka var. Ko tu ar to domā? Kāpēc? Redzi, tā ir tā lieta. Šiem cilvēkiem ir visādi izdomāti noteikumi. Nav nekādu noteikumu, kas teiktu, ka tev kaut kas obligāti jādara. Kāpēc tu nevari vienkārši izlemt, ka šoreiz mēs to nedarīsim? Mēs nedrīkstam klusēt netaisnības brīžos. Starp citu, es atceros, ka mani kritizēja pat par to, ka noskatījos šo klipu. Skaties šo! Policija aiziet, un kad mēs gatavojamies doties prom,
Ierodas jauni vīrieši ar aizsaktām sejām un uzbrūk. Filmē! Sasodīts meties viņiem virsū, draugs! Ej! Ej! Darī! Ej! Neiztiec! Mēs cenšamies jums palīdzēt. Mēs gribam, lai jūs izskatītos labi. Jums nav jānodara mums pāri. Nav nepieciešams būt nelaipniem, nav nepieciešams būt tādiem. Nav nepieciešams būt nelaipniem. Cik nožēlojami, cik patiešām nožēlojami. Tev ir šie cilvēki, kuri tevi uzbruk, nāk virsū, un tu saki, nav vajadzības būt nelaipniem. Lūdzu, neesiet pret mani nelaipni. Bet tieši šī ir tā smieklīgā domāšana, kas šiem cilvēkiem ir, un viņi domā, ka vienmēr ar to varēs tikt cauri. Un, godīgi sakot, es personīgi esmu no tā nogurusi, un man tas jau ir apnicis. Bet, kā jau teicu, mēs paskatīsimies mazliet uz Gretu un to, kā viņa jūtās šo cilvēku klātbūtnē. Es domāju, paskatieties uz viņas seju, labi? Vienkārši paskatieties uz viņas seju šajā video. Triksa! Vēl vairāk triksas! Es nezinu, kā ir ar tevi. Babuša būtu jākaunas, šī meitene, ar kuru mēs lepojamies, ir īsta varone. Un premjerministram mēs sakām, šī ir Zviedru varone, nevis tu, Kristerson. Man šķiet, ka šis cilvēks jūtās ārkārtīgi neomulīgi. Un vai jūs pārsteidz, ka viņš viņai pieskarās? Nē, protams, ka nē. Kāpēc, lai viņš būtu? Paskaties! Uz! Viņas seju! Atkal, šī ir kādas personas seja, kura tur ārā izplata šīs neprātīgās propagandas idejas. Labi? Neprātīgas. Vienmēr ir viegli to atcerēties, kad publiski domā, izdarīšu kaut ko, kas man pievērsīs daudz uzmanības. Tas izskatās mazliet citādi, kad ar to patiešām jātiek galā mājās. Tagad, man nav nekādas līdzjūtības pret Gretu. Es domāju, ka viņa ir viena no bīstamākajām un pretīgākajām radībām, kas staigā pa zemi, un viņa ir nodarījusi milzīgu kaitējumu, normalizējot kaut ko tādu, kas kaitē jaunām sievietēm visur pasaulē, aizbildinoties ar aktīvismu. Man nav nekādas līdzjūtības. Man nav pilnīgi nekādas, nulles vajadzības, lai viņa būtu drošībā vai tiktu aizsargāta. Es vēlos, lai viņa saprastu, cik bīstami ir tas, ko viņa dara. Protams, es nevēlos, lai viņai nodarītu pāri, bet es vēlos, lai viņa saprastu, ka tas nav smieklīgi. Un, ja tu jūties nedroši blakus vīriešiem, kuri tev pieskarās lielākiem vīriešiem no citām valstīm, tad varbūt arī citas meitenes, kuras tu it kā aizstāvot, jūtas nedroši. Un šķiet, ka kādu iemeslu dēļ viņi to nespēja saprast, un viņi joprojām turpina izplatīt šādu ideoloģiju. Parādi man, kā šie cilvēki izskatās! Parādi man, kā izskatās vara! Parādi man, kā izskatās demokrātija! Parādi man, kā izskatās demokrātija! Šādi izskatās demokrātija. Spēja kliegt uz ielas un darīt, ko vien vēlies, pat ja tu izplati bīstamas ideoloģijas. Un atceries, šie ir cilvēki, par kuriem viņi iestājas. 30. aprīlī augstākā tiesa Nīderlandē nolēma, ka Nīderlandes ārlietu ministram ir pienākums evakuēt 48 personas, kas iestrēgušas Gazā. Visiem viņiem ir apstiprinātas uzturēšanās atļaujas Nīderlandē, un lielākā daļa ir studenti, kuri uzņemti Nīderlandes universitātēs. Tomēr, neskatoties uz šo spriedumu, kurā skaidri norādīts ministra pienākums, Nīderlandes valdība nav veikusi nekādus būtiskus pasākumus, lai palīdzētu šiem cilvēkiem izkļūt no Gazas. Tas viņus jau 6 mēnešus ir atstājis neziņā. Ārlietu ministrija ļaunprātīgi izmanto likumu, piespiežot katru vīzas turētāju uzsākt atsevišķu tiesvedību, neskatoties uz to, ka augstākā valsts tiesa identiskos gadījumos un vairāk kārt ir nolēmusi, ka ministram ir jāveic evakuācija. Labi, draugi, paklausīsimies šo. Tātad viņa vēlas, lai cilvēki, kuri bija atbildīgi par citu cilvēku slaktiņu, tiktu ar varu ielaisti viņas valstī tikai tāpēc, ka augstākā tiesa tā nolēma. Atgādinājums visiem, kuri kaut ko zina par juridiskām lietām. Tā tas nestrādā. Tas, ka tiesa pieņem lēmumu, nenozīmē, ka nākamajā dienā kaut kas uzreiz notiks. Šie 48 cilvēki patiesībā varētu izrādīties ārkārtīgi bīstami valstī, bet atkal Greta par to neuztraucas. Viņa neatcerās to, ka stāvot uz skatuves kopā ar šiem cilvēkiem, viņi jūtas neērti. Nē. Viņi vienkārši turpina izplatīt šo absurdo ideoloģiju, neuztraucoties par jaunākajām meitenēm, kuras viņas kopienā tiek izvarotas, neuztraucoties par to, kas notiek viņas sabiedrībā. Vienkārši atkārtojot, jūs briesmīgā valdība, jums nav cilvēcības. Un es to pateikšu tieši, es to pateikšu skaidri.
Ja tu nevari rūpēties par savu ģimeni, par saviem cilvēkiem, par savām māsām, vairāk nekā par citiem briesmīgiem vīriešiem, tad tieši tev trūks cilvēcības. Vienkārši, skaidri un nepārprotam. Paldies par uzmanību šim jautājumam.